neslēpju, ka es transseksuāli, homoseksuāli. Mēs esam šitien iznākuši ārā, lai vienkārši pastāstītu vienu ļoti fundamentālu, ļoti svarīgu lietu, kuru jūs varat saķert, tas izmainīs jūsu pilnībā skatījumu. Man neko neizmainīs. Ja jūs varētu mazliet ieklausīties, mēs kopā sapratuši esam to, ka jūs tomēr neesat pavisam nevainīgs un labs cilvēks. Jūs esat tieši tāds pats cilvēks kā es un visi pārējie šeit uz zemes. Un es to līdz pabeigšu, ja es varu savu domu. Un viena lieta ir tas, ko Dievs ir apsolījis, ka tas tā būs, ka tas tā notiks, un nevis tāpēc, ka viņam ir bauda no tā, ka bezdievīgi aiziet pazušanā, bet tas ir vienkārši taisnīgi, ka tas tā notiks, ka beigās labums uzvarēs un ļaunums zaudēs. Un ja tu un mēs abi esam ļauni cilvēki, tad mēs nonāksim ellē, mēs būsim zaudētāji komandā. Un tas ir neiedomājami, es nevaru iedomāties, kā tu aizēji uz elli. Es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet es tevi mīlu kā cilvēku, nepārprotiet. Es tevi mīlu. Un es nevaru, tu nevari man teikt, es tevi mīlu. Nepārprotiet to, ne ar tādu mīlestību, bet es nevaru iedomāties, kā jūs pavadat savu laiku ellē. Un tāpēc mēs esam iznākuši šeit, lai pajautātu, ko Dievs izdarīja, lai tev nebūtu jāiet uz elli.